Sveicināti, dārgie Latvijas tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties aktuālu interviju. Dāmas un kungi, studijā Ilmārs Stuklis. Sveicināts! Labvakar! Tik daudz ir titulu un darbu, kurus veicis ir Latvijas valsts labā Ilmārs Stuklis enerģētikā. Un te var minēt gan TECS projektēšanu, gan pirmās saules paneļu elektrostacijas izbūvi toreiz Krimā. Precīzi? Es virzos? Jā. Cilvēks, kurš ļoti cieši ir saistīts ar referendumu par Latvenergo neprivatizēšanu. Jūs to ļoti labi arī atceraties. Cilvēks, kurš pārzina enerģētiku, zina, vai Latvijā pietiek saražotās elektrības vai nepietiek, un vai tiešām mums ir nepieciešami pāris tūkstoši ar 300 metrīgām vēja turbīnām visas Latvijas teritorijā. Sāksim noteikti mazliet no vēstures. Latvenergo, kad jūs sākat strādāt kā valdes loceklis, varbūt no tā brīža, kad jūs būsiet viens no tiem cilvēkiem, kuram pateicoties, Latvijas tauta nonāks līdz referendumam, kad pateikt stingru savu nē, Latvenergo nedrīkst privatizēt. Jā, no 90. gados Latvenergo bija diezgan bēdīgā situācijā. Veidojās, atceraties, liela parādi gan elektroenerģētikā, gan siltumenerģētikā. Un 90. gadu vidū faktiski Latvenergo bija situācijā, kad bija tuvu bankrotam, jo nespējām nomaksāt igauņiem rēķinus un izglāba tas, ka paņēma overdraftu un nomaksājām šos rēķinus igauņiem. No tā laika sasprindzinot iespējas, Latvenergo pamazām rāpoja ārā no bedres, un jau ap 2000. Gadu jau sāka arī investēt jaunās vai rekonstruētās jaudās, tīklos, un faktiski no uzņēmuma, kura vērtība bija mērām zem 100 miljoniem eiro, ir izaudzis līdz uzņēmumam, kurš jau vērtēts ir miljardos. Jūs esat stāvējis, savu roku pielicis klāt arī TECS projektēšanai. Mazliet par to? Jā, pēc specialitātes esmu siltumenerģētiķis. Un, protams, mana tā darbošanās pirmsākumos, īpaši Latvenergo vadībā, bija saistīta ar TECU. TECU dažādu projektu, ļoti daudz dažādu projektu, izstrādes, izvērtējumu. Un kamēr mēs nonācām līdz projektiem, kuri realizēti jau faktiski vairāk vai mazāk manā vadībā ar manu kolēģu līdzdalību aktīvu. Ja, un tagad ir šīs jaudas pārvērtušās no jaudām, kas nespēja nodrošināt pat to Latvijas vajadzību, līdz jaudām, kas šodien faktiski jau nodrošina Latvijas elektrības izstrāde nepieciešamā valstī apjomā. Bez tam, protams, arī tālāk, jo man lauciņš bija saistīts arī ar HESu rekonstrukciju, HESu atjauninošanu, jā, kas ar faktiski tagad jau vairāk vai mazāk ir darbs pabeigts. Tādā veidā radot faktiski šo te spēcīgo mūsu Daugavas hidromezglu par arī unikālu Baltijā, un ne tikai Baltijā, pat Eiropā, jā, par tādu atjaunīgās enerģijas avotu. Saki, lūdzu, strādājot Latvenergo valdē, mēs aizkadrā runājam par to, ka tajā laikā bija enerģētiķi spēcīgi, kas saprata ne tikai lokāli, bet arī ģeopolitiski to lomu, kādu spēlē Latvija, Baltija un kā attīstīties tālāk. Tu minēji, ka šobrīd Latvenergo valdē vairs nestrādā neviens enerģētiķis. Kā to saprast? Tāda ir bijusi situācija, kad savā laikā
vairāk vai mazāk visi, gan darbinieki, gan vadošie cilvēki uzņēmumā bija nākuši no šīs te iekšienes, pārzinot jau pašu šo te enerģētiku. Tādā veidā faktiski viņi vairāk vai mazāk saprata, kā būtu jādara, lai varētu izveidot šo te uzņēmumu atbilstoši valsts vajadzībām. Tagad, diemžēl, situācija ir, kāda jau minējāt, ka Latvenergo valde praktiski ir palikusi bez enerģētikas speciālistu. Arī padome ir enerģētikas speciālisti praktiski nav. Tā kā Latvenergo vada tagad cilvēki, kuri vairāk varbūt domā par biznesu. Ko tas ilgtermiņā nozīmē? Latvenergo, ja neieklausās un valdē vai padomā nav spēcīgi enerģētiķu, kuru viedoklis noteikti ietekmē valdes lēmumus, gan politisks, gan nepolitisks. Te gan būtu jāpiebilst, ka Latvenergo nav valsts. Latvenergo nenosaka valsts politiku, bet, protams, kā lielākais enerģētikas uzņēmums Latvijā un lielākais enerģētikas uzņēmums Baltijā, viņam tomēr ir jābūt klāt šai te interesei veidot savu darbu, savu attīstību valsts interesēs. Līdz šim šāda interese tika realizēta un faktiski vairāk vai mazāk mēs šo te realizēto interesi varam redzēt jau šodienas faktiski darbībā. Mēs to katru gadu pirms budžeta pieņemšanas dzirdam, ka no Latvenergo tiek saņemta naudiņa valsts kasē 200, 300, kā nu kuru gadu, kas tiek sadalīta. Par vējparkiem un par Latvenergo ilgtermiņa ieguldījumiem šobrīd parunāsim mazliet vēlāk, bet runājot par enerģētikas speciālistiem. Kas ir tie speciālisti, kurus Latvenergo deleģē pārstāvēt viņu viedokli attiecībā, vai tie būtu atjaunījami energoresursi, saules paneļi, vējparki, piemēram, tāds Juris Ozoliņš. Tev noteikti ir zināms. Viņu televīzijā piesaka enerģētikas ekspertu. Vai viņš tik tiešām ir eksperts? Viņš tagad sauc sevi par enerģētikas speciālistu. Tāds ir viņa domas, bet realitātē faktiski Latvijas enerģētikai nav saskatāma īpaši liela loma viņa darbībā. Vai Latvijā ir jauni enerģētikas speciālisti vai enerģētiķi, siltumenerģētiķi, kas tiek gatavoti? Viņi ir vai viņu nav? Ar gatavošanu, ar katru gadu, ar jauno speciālistu gatavošanu, pamazām mums kļūst aizvien situācija sliktāka, diemžēl. Savā laikā bija gan siltumenerģētikas speciālisti, gan elektroenerģētikas speciālisti, kuri vairāk vai mazāk pietuvināti nākošā darba vajadzībām gatavoja šos speciālistus. Tad man jāsaka, šodien ar šo speciālistu gatavošanu ir diezgan vāji. Tagad jāpiebilst, ka augstskolas vai tehniskās izglītības skolas savā izglītībā ieliek pamatzināšanas un tādu praktisko darbību vairāk vai mazāk arī agrākajos gados jau šie jaunie speciālisti apguva jau strādājot konkrēta darba un tur pilnveidojot savas prasmes. Tagad
tagad, diemžēl, šī situācija ir diezgan tāda vāja manā vērtējumā. Ķersimies klāt jautājumiem, kas sabiedrībā ļoti ir samilzuši. Proti tas galvenais jautājums, protams, pāri visam stāv, vai Latvija pati sevi enerģētiski spēj šobrīd nodrošināt? Tātad vienkāršā valodā runājot, vai elektrības pietiek, vai nespēja, un mums ir nepieciešami entie vēja parki, saules parki, mazās hidroelektrostācijas uz katras upes, ko mēs te vienu brīdi atpakaļ būvējām. Kāda ir realitāte? Pēc faktiem un pēc datiem, nevis pēc emocijām. Runājot par šiem jautājumiem, ir nedaudz varbūt jāatgriežas nesenā pagātnē. Un pagātne ir tāda, ka 90. gadu vidū mums bija hidrostacijas ar 1500 megavatu, kas ir ļoti vērtīgs jaudas avots, jo spēja izstrādāt zaļu enerģiju un izstrādāt tad, kad viņi ir visvairāk nepieciešami. Enerģijas patēriņa pīķos, un pavasarī, protams, kad ir liela ūdens pietece Daugavā, tad izstrādā arī nodrošina pilnībā valsts un pat eksportē. Bet bēda ielē bija ar mūsu termoelektrostacijām, kuras bija padomu laikā būvētas, un viņu efektivitāte bija zema. Viņa jauda, elektriskā jauda bija zema, un atcerēsimies, ka pēc Padomu Savienības sabrukuma arī Latvijā daudz kas sabruka tieši rūpniecībā. Rūpniecība faktiski pārstāja darboties, un līdz ar to šī siltumenerģija, ko ražoja termoelektrocentrāles Rīgā, faktiski tika pārstāts izmantot. Un rezultātā faktiski izveidojās situācija, kad siltuma jaudas ir pārāk lielas valstī, ka viņas ir jāsamazina. Bet elektroenerģētikā mēs nespējam valsts nodrošināt pat 50% apmērā ar elektroenerģiju. Un risinot jau šo problēmu ar termoelektrocentrālēm, ar viņu rekonstrukciju, izvērtējot iespējamos variantus, tika tieši izvēlēt tās tehnoloģijas, kas deva pienesumu vislielāko priekš Latvijas valsts, iegūstot daudz, faktiski pat dubultā šīs elektroenerģijas jaudas uz samazinātu, siltumenerģijas izstrādes bāzes, kas atbilda gan viens, gan otrs. Bija vajadzīga lielāka elektrība un mazāk siltums. Un šie rekonstruētie teci, gan tec 1 Rīgā, gan tec 2 jau atsonē pie Rīgā, nodrošināja to, ka tika izveidots jaudas pār pa 1000 megavatu, kas atbilst jau Latvijas slodzei, un vienas pašas praktiski spēja nodrošināt Latviju ar elektroenerģiju pilnā apjomā. Protams, neaizmirsīsim, ka ir mums arī šīs hidrostacijas, kuras arī pie mazas pieteces ziemā, kas parasti novērojam, tomēr dod iespēju izstrādāt tajā momentā, kad ir lielākais valstī patēriņš, šo lēto elektroenerģiju, iedodot jau valsts energoapgādē. Un ne tikai valsts, bet te jau būtu jārunā par Baltiju kopumā. Un, ja piemēram Igaunija, Lietuva, tad jāsaka, padomu laikā Igaunija bija izbūvētas termoelektrocentrālas Narvas pusē ar jaudu 2600 megavati, kas ir liels cipars, jo Igaunijas slodze ir ap 1500. Tas nozīmē, ka viņiem bija jaudas
tādā apmērā, ka viņi spēja nodrošināt arī kaimiņu valsts vēl ar savu eksportu, ko arī izmantoja savā laikā Latvenergo Latvija, importējot no Igaunijas. Līdzīga situācija bija arī Lietuvā, kur bija izbūvēta ļoti liela termostacija elektrēnos starp Kauņu un Viļņu, 1800 megavati, pie Lietuvas slodze 2500 megavati, plus vēl tika uzbūvēta Ignalīnas atomstacija 2600 megavati, tad milzīgs jaudu pārpalikums un milzīgs potenciāls eksportēt elektroenerģiju. Un jādomā, ka vēsturiski sanāca tā, ka gan Igaunija, gan Lietuva gulēja pēdiņās uz lauriem un maz ko izdarīja, lai padomātu par nākotni, ko darīt tālāk. Ignalīna tika apturēta, iestājoties Eiropas Savienībā. Elektrēnos 1800 megavatu stacija, kur būvēta 70. gados, nonāca situācijā, ka bija jāslēdz, vismaz daļēji tika slēgta. Līdzīgi arī notika Igaunijā, kur 2600 megavati jau šodien pārvērtušies ir par 600 megavatiem, pa laikam 800 megavatu spēja saražot šīs degakmens stacijas Narvā pie Igaunijas patēriņa 1500, un Igauniem praktiski nekā vairāk nav. Rezultātā faktiski gan Igaunija, gan Lietuva šodien ir situācijā nonākuši, kad viņi pat to nespēja nodrošināt savu valsts vajadzību, atšķirībā no Latvijas, kura spēja attīstīt savu enerģētiku, savas jaudas, un šodien ir tas, kas arī šajā augstajā laikā, kas šogad novērojams janvārī, februārī, spēja visu laiku eksportēt tieši pīķa laikā, tad, kad ir visdārgākā elektrība, tad, kad ir pieprasījums visaugstākais valstīs. Vai es pareizi tevi saprotu? Latvija ne tikai spēja nodrošināt pati sevi ar elektroenerģiju, attiecīgi enerģētiski, bet viņa vēl spēja palīdzēt arī kaimiņu valstī. Būtībā bez mums tad Lietuvā un Igaunijā, neskatoties uz viņu attīstītajiem vēja parkiem, viņiem vienalga būtu problēmas. Diemžēl ir jāsacerē, ka tā tas ir, jo faktiski jau atslēdzoties no Brela, no tātad Krievijas, Baltkrievijas un pārējot jau ar pievienojumu Eiropai. Ja, faktiski Baltijai vairāk vai mazāk sevi ir jānodrošina ar jaudām, kuras dot iespēju darboties salas režīmā, Baltijas salas režīmā. Un, protams, ka šajā situācijā ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināt tieši šīs bāzes jaudas, kas garantē enerģijas, elektroenerģijas izstrādi tieši tajā momentā un tajā apjomā, kas attiecīgajā momentā ir nepieciešams. Diemžēl jāsaka, ka kaimiņi šeit tik tiešām bez Latvijas ir grūti iztikt to, un ir jāņem vērā, kad enerģētikā tiek pieminēti vai izmantoti tādi termini kā N-1 vai N-2. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina elektroapgāde energosistēmā arī situācijās, ja atslēdzās pati lielākā iespējamā elektriskā jauda, vai tas ir kabelis vai savienojums, vai tā ir elektrostacija. Un pat ir jāskatās, kas notiek, ja atslēdzās divi lielākie enerģijas avoti, vai mēs spējam un kā mēs spējam nodrošināt šo valstu elektroapgādi.
Un šeit ir saskatāms liels problēmas, kamēr viss vairāk vai mazāk ir darba ierindā, gan kabeļi, gan arī elektrostaciju uzstādītās jaudas, jā, tikmēr Baltija kā tāda vēl spēja nodrošināt, bet situācijās N-1 un nerunājot nemaz N-2 situācija jau veidojas tāda, ka tur varētu būt problēmas. Fizikas zinātņu doktors Visvalds Grāveris īsā citātā teica, zaļais kurs un ved nevis uz enerģētikas attīstību, bet tieši uz enerģētikas strupceļu. Kā viņš to bija domājis? Enerģētikas strupceļš. Te būtu laikam jāpiemina, ka šis uzņemtais kurs uz zaļās enerģijas izmantošanu, kas ir pamatā saistīts ar saules jaudas palielināšanu elektrības ražošanā un vēja enerģijas izmantošanu, jā, daļai veido šo te strupceļu, jo uzstādot šīs te jaudas īpaši lielos apmēros, ir jāņem vērā, ka šie te enerģijas avoti pa laikam strādā, bet biežāk nestrādā. Un ir jābūt, spējīgiem energosistēmā ar kaut kādām jaudām balansēt šīs te, varbūt, izstrādes, gan pacēlumus, gan arī kritumus. Ja? Un šeit ir jābūt tādām jaudām pieejamam un pietiekošā apmērā, lai spētu nodrošināt šīs milzīgās atjaunojamās enerģijas resursu jaudas, ja? Kuras tiek aizvien vairāk un vairāk būvētas, izveidotas Baltijā. Vienkāršiem vārdiem cilvēkam paskaidro. Tas, ko mēs nepārtraukti dzirdam Latvijas sabiedriskajos medijos, jo būs vairāk vēja parku vai saules parku, jo būs lētāka enerģija. Jo būs lētāka enerģija, jo valstī būs labāk un jums būs labāk. Realitāte ir mazliet savādāka. Un kurš uzrauga īstenībā šos privātos vēja parkus, kas nav Latvenergo pakļautībā? Kurš tad veic to balansēšanu, kurā brīdī laist tīklā, kurā nelaist? Cik tas ir praktiski arī? Atbildīgais šajā ziņā ir pārvades sistēmas operators. Ja? Tas ir augstsprieguma tīkls mums Latvijā, ja? Un attiecīgi pārvades sistēmas operatori kaimiņu valstīs. Lai sabalansētu un lai viņam būtu pietiekoši portfels, ja? Ar ko attiecīgā brīdī var viņš reaģēt, ja, un nodrošināt gan šīs te frekvences stabilitāti, gan arī tikt sveikā cauri ar kaut kādiem avārijas gadījumiem, kad notiek kādas lielas kataklizmas, kad pārrauj kabeli vai atslēdzās veselas stacijas vai tieši otrādāk, vai kāds liels patērētājs pēkšņi kaut kur pazūd no patēriņa un otrādi ir jauda pa lielu ģenerējošā, ja, kā ir patēriņš. Tad te ir jāmāk, tas biežāk gadās gan saistībā ar avārijām elektriskajos tīklos, ja, kad kāds reģions vienkārši tīkla avārijas dēļ uzreiz pēkšņi atslēdzās un pazūd patēriņš. Tad ir jābūt sabalansētam šim te, patēriņam katru sekundi, ja, ar ražošanas apjomu. Un to nodrošina tādas sistēmas operatori. Kas ir ar tiem lielajiem akumulatoriem, kuri tiek iepirkti par ļoti lielām summām, lai krīzes situācijā nodrošinātu, kā pareizi pateikt, to frekvences vai to jaudu tīklā? Jā, akumulatori aizvien biežāk mēs redzam, ka tiek stādīti gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Latvijā.
Jā, viņu it kā tiek reklamēts kā liels, teiksim, uzkrāšanas enerģijas, elektroenerģijas uzkrāšanas veids, bet, ja mēs paskatāmies tehniskajos datos, tad Latvijai, ja nemaldos, pašlaik iet runa par kādiem 100 megavatiem akumulatoru uz 2 stundām. Tātad kapacitāte vai ietilpība ir 2 stundas un 100 megavati. Ja mums ir elektrības patēriņš 1100, 1200, ja, tas 100 megavati neizskatās īpaši daudz, izņemot to, ka, protams, šie akumulatori ļoti labi darbojās tieši frekvences pieregulēšanā. Ja? Kad frekvence aiziet uz vienu vai uz otru pusi, tad viņi var ļoti labi pieslēgties gan kā slodze, gan kā jau enerģijas izdošanas avots, ja? Pieregulējot šo te frekvenci, bet ne nodrošinot to, kad vienu dienu vēja stacijas strādā ar pilnu jaudu, un otru dienu viņas nestrādā, kad šīs te vēja enerģijas jaudas reģionā kopā Lietuva, Latvija, Igaunija, kas darbojas vienotā tirgu, ja, kad viņas reizēm varbūt dienas laikā izmainās praktiski no 0 līdz 2000 vismaz. Ja. Tad, protams, šīs te baterijas tur absolūti neko nespēja šādās situācijās glābt. Protams, tur pavisam citi avoti, kas ir lielās elektrostacijas, ja, kuras tādā gadījumā vai tiek palaists, vai tiek apstādināts, ja, un kuras tad arī balansē vai nodrošina šo te bilanci kopā, ja, lai būtu gan enerģijas ražošana, gan atbilstoša enerģijas patēriņam. Te varbūt, ka es varu parādīt. Parād gan, jā. Jā, parādīt kādas slaidus, kā tad mēs strādājam Baltijā atsevišķi katrā valstī. Man tajos slaidos ir redzams. Mēs šobrīd redzam uz ekrāna, to, kas ir uzlikts. Varam redzēt, kā darbojās elektrības ģenerācija un kā mainās elektrības patēriņš. Šeit slaids ir salikts no 2 atsevišķiem grafikiem. Augšējā grafikā tiek parādīts, kā mainās elektriskā slodze. Ja, un šeit nosacīti ir ievilkt strīpa, kur rāda, ka tas ir 1000 megavatu. 0 ir kaut kur šeit zemāk. Ja. Tad patēriņš ir šeit, kad viņš rāda, un šis grafiks ir ar Igauniju saistīts. Ja. Tad Tad aiziet līdz 1500 kaut kur megavati un nakts laikā nokrītās uz kaut kur tuvu 1000 megavatiem. Realitātē, tad grafiks ir sastādīts, te es paņēmu kaut kādu nedēļu atpakaļ augsts laiks, kad arī bija februāra mēnesī. Ja. Un te ir redzams, kādā veidā Igauni ir spējuši nosegt savu elektroenerģijas patēriņu. Atkal nosacīti ir ievilkt tāpat strīpa 1000 megavatu. Kas pie patēriņa redzams, kad ir stipri zem reālā patēriņa, ja, sarkanais. Tad, ja 1000 megavati būtu vismaz jānodrošina, tad Igauni var redzēt, ka nespēja nodrošināt šo te elektroenerģijas patēriņu pat 1000 megavatu. Tas ir zemākajā patēriņa punktā, jā. Jā, te vispār ir bēdielēji. Un zaļais, te par krāsām, jā. Zaļais ir vējš. Jūs redzat, te vējš nav, tad viņš nākošā ir, tad viņš ir vēl lielāks, tad viņš atkal nokrīt, tad viņš atkal parādās. Un tādā veidā strādā, un nav brīnums, jo tīri fiziski tad vēja jauda, vai gaisa plūsmas jauda ir atkarīga no vēja, no plūsmas ātruma. Kubā, 1 kubā ir 1, 10 kubā ir miljoni, tas 1000 atvainojiet. 1000, tad izmainoties vēja ātrumam no 1 līdz 10, izmainās vēja jauda 1000 reizes. Ja?
Un tas ir skaidri parādās arī šeit izstrādēs. Vēja ģeneratori var tikai kopēt labāk vai sliktāk šo te vēju fizisko jaudu, ja, kur rada vējš. Ja. Kas mums jau Bet, protams, saule kaut kur parādās mazliet pa dienas vidu, un viņa varbūt nevienmēr sakrīt ar to patēriņu, kad viņa visvairāk ir vajadzīga. Ja, un, protams, ka naktī viņi nav pieejami. Ja. Tas lielākais apgalvojums, tas ir degakmens, ko Igaunija izstrādā ar degakmeni elektroenerģiju, un, kā redzams, viņš arī ir faktiski ļoti svārstīgs. Un lielā daļā tas ir saistīts ar to, ka Igaunijā joprojām tiek darbināts padomu laikā 70. pat 70. gados būvētās jaudas, kuras ir ļoti nestabilas savā darbībā un kuras ir bieži vien jārezervē. Un tad trūkstošo viņi ņem no trūkstošais nāk no Somijas. Ne tikai Somija pamatā nāk, daļai nāk no Latvijas. Jā, protams, ka tas ir tālāk imports, jā, Krievijai. Šis spilgti parāda to, ka Igaunija pati sevi enerģetiski nespēja nodrošināt. Nespēja. Tā, vēlāk nedaudz pieminēšu, ko viņi tādi ir teiksim, kopā arī lietuvieši risina. Jā. Te ir Lietuva. Līdzīga situācija, te ir mēģināts augšā parādīt šis patēriņa grafiks, ja, un ievilkt nosacīt 1800 megavatu. Tad pie ražošanas 1800 megavatu ir redzams šeit. Tas nozīmē, ka viņi atsevišķos periodās, tad, kad pūš pietiekoši labi vējš un tiek izstrādāta enerģija, tad viņi spēja varbūt nodrošināt šo savu slodzi. Bet lielākoties faktiski viņiem nav pat iespēja nodrošināt sevi ar enerģiju. Un, protams, kad šī vēja izstrāde, kas ir Lietuvā īpaši, lielāka nekā pārējās Baltijas valstīs, ir redzams, ja, kad šī izstrāde ir ļoti svārstīga. Ja, un, protams, ka tā no vienas puses it kā dod iespēju ekonomēt varbūt importa resursus, ja, bet viņa prasa liels resursus atkal tieši viņas izbalansēšanā, ja, vai aizvietošanā, tad, kad vēja nav, un otrādi atslēgšanā. Tad, kad jauda atslēgšanā to, kas rezervē šīs vēja stacijas viņa. Un te ir varbūt grafiks, kur parāda Latvijas situācija atkal nosacīta. Paņemts ir 1000, tad Latvija patērē 1200, 1300, augstajā laikā pat ir jau sasniegti kā jauna rekordi. Ja. Pa nakti ir zem 1000, vairāk vai mazāk šī patēriņa. Un šeit apakšā ir redzams, kā mēs valsti nodrošinām šo 1000 megavatu ar savu saražotu enerģiju. Te ir redzams, ka apakšā ir šīs termoelektrocentrāles, kuras pamatā saražoja, un tajos momentos, kad ir pīķi, tad hidrostacijas izstrādā vajadzīgu enerģiju tajā momentā, kad viņi tiešām tiek pieprasīti un kad tirgu ir visaugstākā cena. Rezultātā faktiski Latvenergo šeit ir iespējas ļoti labi nopelnīt, jo šajā periodā jūs jau labi ziniet, ja, ka elektroenerģijas cenas bija ļoti augstas un jādomā, ka gan Latvija, ne tikai Latvija, bet arī Lietuva, Igaunija ieslēdza visas tās jaudas, kuras viņi varēja ieslēgt šajā periodā, lai nodrošinātu valsts ar savu izstrādi. Šis grafiks spilgti parādā pret Igauniju un Lietuvu, ka Latvija enerģētiski pati spēj sevi nodrošināt. Jā, Tādēļ ir vajadzīgi simtiem vēja parku klāt, tās jaudas, tas spiediens. Pa katru varīti vajag. Ne pa katru. Tātad
es domāju, ka mēs neviens neesam pret zaļu enerģiju, pret neatkarību. Visi esam par to, lai tiešām spētu paši sevi ar saviem resursiem nodrošināt un nodrošināt, ne tikai nodrošināt, jā, bet ar iespējami lēt nodrošināt. Un šeit ir jābūt, izsvērtēji šai situācijai, kādos apmēros, ar kādiem resursiem šo te panākt. Ja mēs skatāmies atsevišķi Latviju, kaut gan būtu jāskatās, jānāk visām Baltijas valstīm kopā, jo mēs strādājam vienotā tirgu, vienotā enerģētikas salā, jā, kur ne tikai, Latvija kaut kur jāglāb situācija, Lietuva, Igaunija, un viņi varbūt ieliek kaut kādu savu naudu, ne tur, kur varbūt ir nepieciešams. Jā, jānāk kopā, lai tad saprastu. Ja mēs vērtējam atsevišķi Latviju, tad Latvija pie savu patēriņu, kas ir 1100 kaut kur vidēji, ziemas mēnešos, jā, pīķos 1300, jā, ir nepieciešams, lai stabili strādātu, lai būtu iespējas rēģēt uz dažādām nebūšanām, dažādām avārijas situācijām, tīklos, frekvences regulēšanā ir jāstrādā vismaz 30% stabilām, balansējošām bāzes jaudām. To pierāda arī šī Spānijas, Portugāles blackout situācija, kur notika tieši tāpēc, ka kaut kā šie nestabilie ražošanas atjaunojamie resursi, jaudas bija pārāk lielas. Un, ja mēs no 1100 paņemam kādu 30% nost, tad paliek kaut kāda 800 megavati, kas mums varētu būt attīstīts vairāk vai mazāk pamatoti Latvijas vajadzībām, lai Latvija varētu šo te enerģiju izmantot. Te ir domāts vēja, saule enerģijas. Jā. Bet mēs jau redzam, ka Latvijā pārvades sistēmas operators ir saņēmis pieteikumus pat par tādām jaudām, kas pārsniedz 6000 megavatu, pārsniedz aiziet pat līdz 20,000 megavatiem. Tas ir neprāts. Ar tautas tricināšanu nav kur likt. Saka, attīstīsies enerģijas patēriņi, mēs arī eksportēsim. Bet man ir jautājums, pretjautājums, uz kurien mēs varam eksportēt? Igaunija, Lietuva. Igaunijā, Lietuva to pašu saka. Mums būs eksports, jo šīs svārstības notiek vienlaicīgi praktiski. Gan vēja, gan saules. Un tad, kad mums ir pārpalikums, arī viņiem pārpalikums. Arī Zviedriem pārpalikums, Somiem. Jā, laikapstākļu reģionā gandrīz vienlaicīgi ietekmē. Jā. Pat ja nav, bet ja ir piesātinājums, kā tas ir bijis, ja, mēs jau zinām tirgus faktiski darbības princips. Ja piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, tad cena ir lejā. Un viņi jau ir bijusi gan aizpagājuši gadu, gan pagājuši gadu, un jo tālāk, jo vairāk, jo šie vēja, saules parki būvējās. Un tādā gadījumā, ja mēs te uzbūvējam šīs te lielās sacerētās jaudas, tad labākā gadījumā, ja pat ir ko eksportēt, tad mēs eksportējam par nulli vai par mīnus cenu. Tas ir bizness. Pašas maksas nav mainīsies. Pašas maksas viņiem tāpat ir 70 eiro. Tā kādā veidā atgūt šīs investīcijas. Un vēl tēze par to, kad mēs samazinām importu. Vējš, saule samazina importu. Bet te ir taisnība tikai vienā. Vējš
saule neko nemaksā. Jā, taisnība. Bet kāpēc tā pašizmaksa ir kaut kur 70 eiro? Tāpēc, ka maksā investīcijas. Un kas ir investīcijas? Tas ir imports. Tātad vēja, saules enerģija faktiski ir ilgtermiņā apmaksāts imports. OX2? OX2 iespējams. Tas ir iespējams situācija, jo šodien, man liekas, ir ļoti pat skaidri, ka to parāda arī faktiski analīze kaut vai Nordpool kopumā, ja mēs paņemam vienalga kādu mēnešu periodu vai ilgāku periodu, saliekam vēja izstrādes un attiecīgā, cena, tad nopelnītā nauda vēja stacijās, tad, kad viņi strādā, tad, kad cena ir lejā, ir māza. Un otrādi, tad, kad vējš nestrādā, tad viņas ir augsta, bet tur ienākumu vēja stacijām nav. Rezultātā vidējais ienākums uz šo te vēja staciju ir stipri zem investīciju izmaksām. Un tur negribās varbūt tā prognozēt, bet tur ir sagaidām bankroti. Vai pieminētais glābšanas riņķis jau no valsts puses. Latvenergo investē pāri pa miljards, man šķiet, tās summas bija gan Lietuvā, gan Latvijā vēja parku attīstīšanā, kas, ņemot vērā pat dzirdēto informāciju, var novest pie zaudējumiem. Zaudējumi tiks pasniegti iespējams modelējam vienkārši situāciju sabiedrībai, kā, redziet, mēs nezinājām, mēs neizrēķinājām, tagad ir zaudējumi, lai nebankrotētu, mums vajag investoru, lai būtu investors, mums vajag privatizēt vai attiecīgi pārdot Latvenergo. Samazināt Latvenergo vērtību, lai viņu pārdot par sviestmaisu. Tas, kas neizdevās pirms gadiem 20, tāds modelis pastāv. Tik tieši un atklāti, Ilma. Negribētos ticēt, bet uz to vēl, ka Latvenergo faktiski, kas ir Latvenergo peļņa? Latvenergo peļņa rada faktiski tās iestrādes, kas ir jau nākuši no 90. 2000. Gadu sākuma. Tās ir hidrostacijas, rekonstruētās hidrostacijas. Pie viņa vidējās izstrādes 2700, 2,7 teravat, 2,8 teravat vidējā izstrāde. Jā. Pie pašizmaksas ap 20 eiro. Jā, pie tirgus cenas ap 90 eiro vidēji gadā. Tur ir šie 200, 300 un vairāk miljoni. Tā ir šī Latvenergo ģenerētā faktiski peļņa, kur šodien tiek faktiski investēta šajās vēja stacijās. Es redzu, ka priekšā ir atvērts vēl viens slaids. Ko mēs redzam šajā slaidā? Vai tu vari pastāstīt? Ne, tas tā, jā, te pagadījās. Vienkārši man bija pagājušā nedēļā saruna citā vietā, jā, tur speciāli sagatavoju viņiem tieši par 21. datumu. Tur tika analizēts kā 21. datums. Šeit ir atkal internetā nopumpēta informācija. Ja? Tad ir parādīts, cik tad elektroenerģijas piegādā, importē vai eksportē attiecīgā valsts. 21. datumā jūs redzat, ļoti daudz ir importējuši. Somi pārpa 40,
Daudz ir importējuši igauņi. 16. Importējuši ir daudz lietuvieši, un vienīgie, kas ir eksportējuši, ir Norvēģi, Zviedri. Tie ir daudz eksportējuši zaļā krāsā un balansējuši vai nedaudz eksportējuši Latviju. Tas ir to, ko es pieminu. Šeit kaut kāda nav man izdomājuma. Skaitļi ir nepielūdzami. Statistika ir statistika. Tā ir informācija no neatkarīgiem avotiem, kas analizē. Pie tam, jūs redzat, šajā dienā tur labā pusē pielikt klāt vienkārši Latvijas elektroenerģijas cenas. Maksimumā 390, tas ir eiro par megavatu stundu, sabiedrībai varbūt par kilovatiem labāk, jo tas 39 centi par kilovatu stundu. Vidējā 180. Cena ļoti augsta salīdzinot, ja pagājušā gadā ir kaut kur 85 vai 87 vidējā. Tad augsta cena, un pie šādas augstas cenas mūsu kaimiņi nespēja nodrošināt. Ja? Mēs vienīgie spējam nodrošināt, bet mēs esam sliktie. Mēs neuzstādām vēju. Latvijas Energo pagājušajā nedēļā nāk ar paziņojumu. Tas bija tāds mazliet pārsteigums, bet tomēr nāk ar paziņojumu, ka mēs neiztiksim bez atomelektrostacijām. Vai Latvijas Energo šobrīd domā arī par šo enerģijas iegūšanas veidu attīstīšanu? Varbūt ir kādi projekti jau vēsturiski uzsākti. Un kas tad galā notika ar Ignalinu, kādēļ viņu aizvēra? Latvijas Energo ne tikai tagad, bet par atomstacijām ir domājis jau sen, vismaz no 2000. gada. Mūsu iestrādes ir bijuši kopā ar igauņiem un lietuviešiem par Visaginas stacijas būvu. Bijām ļoti tuvu jau līgumiem par šo te atomreaktoru izbūvu Ignalīnā, blakus Ignalīnā, Visagīnā. Jā. Bet, diemžēl, iespējams ar austrumu kaimiņu palīdzību, Lietuva izveidoja referendumu, kur ar dažu procentu pārsvaru vinnēja doma, kad Lietuva atsakās no atomu enerģētikas izveides. Un līdz ar to mēs bijām spiesti arī apstāties tajā momentā, bet tas saistībā ar Visaginu. Tālāk mēs esam turpinājuši strādāt kopā ar igauņu kolēģiem, Fermi Energy. Un tā darbība praktiski nav apstājusies. Jā, igauņi vienkārši paši ir aktīvāk strādājuši nekā varbūt Latvija. Viņi ir iznesuši lēmumus jau līdz savam parlamentam. Parlaments ir akceptējis šo te atomu jaudu attīstību ar maziem modulāriem reaktoriem. Latvija tur ir līdzdalībnieks, Latvijas Energo. Par Lietuvu man ir grūti teikt, kāda situācija būs saistībā ar atomstacijām, bet tieši atkārtot šodien pienāca informācija par to, ka Lietuvas enerģētikas ministrs aicina pārējās Baltijas valsts domāt par gāzes elektrostacijas būvniecību Lietuvā. Kaut kā jocīgi. Tajā ziņā, kad būvējiet paši. Latvija jau ir uzbūvējusi, Latvija nodrošina. Bet tāds aicinājums ir, vai tāda doma ir. Viņi bija arī kaut kur gadu atpakaļ, vai pagājušā gada sākumā izskanējusi. Tālāk Igaunija
pārvades sistēmas operators Elering izsludināja konkursu par koģenerācijas stacijām vai par jaudām uz gāzi. Un ir akceptēti 4 projekti ar nelielām gāzes jaudām koģenerācijā. Tad viņi faktiski vairāk vai mazāk seko Latvijai tikai jau jāsaka ar 20 gadu nokavēšanās. Jā, līdzīgi arī daļai līdzīgi arī Lietuva. Mēs savu mājas darbu esam izdarījuši jau 2000. gados. Rekonstrukciju no 3. gada līdz 13. pabeidzām Tecos un nodrošinājām šīs te jaudas. Diemžēl Lietuva, Igaunija šajā virzienā nav strādājis, izveidot jaunas bāzes jaudas, bez kurām viņi paši redz arī parādītajā grafikā. Jā. Ka bez bāzes jaudām neiztikt. Ir jābūt šīm te bāzes jaudām, kas spēj balansēt šos te jaudu pacēlumus, kritumus. Un tomēr Latvijas Energo nāk ar paziņojumu, ka neiztiksim bez atomelektrostacijām. Tātad iecer viņas ir būvēt vai būvēt sadarbībā ar kādu no kaimiņiem. Šķiet, nav noslēpums, ka visticamāk uz to arī viss virzīsies, bet tad jau sanāk, ka tie visi vēja parki, kas maksimāli strādāt, cik viņiem ir tas eksploatācijas laiks 20-25 gadi, tad šo 20-25 gadu laikā ir jāuzbūvē atomelektrostacija, lai varētu jau pēc tam kompensēt mūsu Latvijas zemē sadurtos mietus. Un vispār, kāda ir attieksme Ilmāram Stuklim, nevis kā enerģēticim, bet kā cilvēkam, redzot, cik plaši un kādos augstumos tās turbīnas tiek uzstādīts, postot ainavu uz zemi, un arī to pašu ietekmi uz cilvēku veselību, kur jau starptautiski ir pierādīti tiesvedībās. Papriekš varbūt par šīm te jaudām. Negribu piekrist tam apgalvojumam, ka tagad vējš, pēc tam atoms. Tam vajadzēja iet paralēli vai apsteidzoši atomam un vēju piebūvēt klāt. Tā, ko to dara Somi. Ja. Somi bāzē ir ielikuši koģenerāciju, bāzē ir ielikt atomu enerģētika. Balansēšanā hidro viņa enerģētika un vējš, saule ir pielikt klāt. Pie tam viens otrs šeit Latvijā pat vadošos amatos cilvēks apgalvo vai mēģina reklamēt Somiju, cik daudz, cik liels jaudas viņi ir uzlikuši. Bet es ieteiktu parēķināt, cik tas ir pret slodi. Un, ja mēs paskatāmies pret slodi, tad Somi šī vēja jauda, saules jauda ir stipri vien zem valsts elektrības slodes. Tā ir tikai 10, 20, 30 varbūt procenti, kas arī ļoti normāli. Turpretī mums pie 1100, ja ir 6000, tad cik ir? Tas ir 600%, nerunājot par pārējo. Tiek apgalvots arī no vadošiem, amatos atrodošiem cilvēkiem, kad viss jau neuzbūvēs. Bet tauta tiek tracināta. Droši vien, ka visu neuzbūvēs, jo bankas sapratīs, ka tur ir sagaidāms bankrots šīm investīcijām, ka nav pieprasījumi, ka nebūs noiet, kad tām jaudām būs jāstāv, vai tad, kad viņas arī strādās pietiekoši jaudīgi, tad būs jāpārdot par zemu cenu. Tad ienākumu nenoseks izdevums. Un ja vien šis risks nav iekļauts iekšā jau plānā, kuru ļoti mērķiecīgi cenšas aizstāvēt klimata enerģētikas ministriju, varam ministrs, privātām dāņu kompānijām pasakot,
ja gadījumā kas, ejam tādu ciklu, neko nepelnīsiet, bet tad, kad iestāsies bankrots, noslēgsim tādu līgumu, ka valsts būs spiesta jums maksāt. Tāpēc es nemanīju par to vajag 2. Man arī negribās par to domāt, jo tā nekad nenotiek. Tu taču zini. Jā, bet te ir vienkārši spekulācija. Es saprotu. Bet jārēķina tam mūsu kopējās izmaksas. Un ja mēs šādā veidā ieliekam milzīgas jaudas, viņas jau ne tikai tie stabi, kas mans personīgais viedoklis, nekādu skaistumu nerada dabā, pilnīgi pretēji. Sabojā mūsu ainavu, mūsu dabu. Jā, un nerunājot par cilvēkiem, viņu varbūt dzīves vietas, jā, viņu īpašumu vērtības samazina. Šādu, tiksim, jaudu ielikšana vēl ir pavada jau pieminētā tīkla izbūve. Balansēšana, rezervēšana un kas tik ne. Un ja mēs sarēķinām šo kopā, tad tā nav arī lēta enerģija beigās. Šeit valstī bija saulaicīgi šīs lietas jāsaprot, jāizrēķina un tad jāpieņem lēmumu. Nevis vienkārši strādāt tikai tāpēc, ka tur Eiropa varbūt ir pateikusi zaļais kurs un uz priekšu. Jā, un mēs te esam atpalikuši hidrostacijas, esam aizmirsuši ielikt vispār stratēģiju iekšā, neparādām, ka tādas mums ir, jā, un mēs esam atpalikuši valsts zaļās enerģijas izstrādē, kaut gan Eiropā mēs esam 3. 4. vietā pēc statistikas datiem, parādīt statistikas datos. 3. 4. Kā kuru gadu, jā, kā hidro izstrāde, vairāk, mazāk. Bet esam priekšgalā, un aiz mums ir pārējās Baltijas valsts, stipri aiz mums. Un šādā situācijā atļauties kritizēt Latviju, kad Latvija, diemžēl, ir atpalikusi. Kāpēc Norvēģi nebūvē vēja stacijas? Kāpēc Islanda nebūvē vēja stacijas? Ir atbildi. Mums ir. Viņiem arī, es domāju, ka ir. Arī būtu jāizdomājas. Jā, Islandē izrāda ģeotermālā enerģija ir lētāk nekā būvēt vēja stacijas un vienkārši attīst. Jā, kaut gan vējš ir ļoti liels, jā, uz Islandi un vidējie vēja ātrumi ir daudz lielāk nekā Latvijā. Arī Norvēģijas piekrasta, visas Ziemeļjūras un teiksim, tur piekrasta ir kalnos augšā ir ar labu vēju. Jā, bet viņiem ir hidroenerģija. Un tas pats ir Latvijā. Latvijā ir hidroenerģija. Lietuvai nav, Igaunijai nav hidro. Tad ko? Viņiem saule vējš. Viņiem abiem diviem. Latvijai ir hidro, bet nevajag Latviju noniecināt, ja viņi ir zaļāka jau šodien un rītdien. Te ir meli no viņa puses. Apzināti meli. Sagrozīt fakti. Un pie tam hidro izstrādāta elektrība, kā jau es pieminēju, ir 3 reizes vērtīgāk par vēja izstrādi, jo vēja izstrāde nav kontrolējama. Vējš pūš, nepūš. Mainās jauda kubiskā atkarībā no vēja ātruma. Saule ir, nav, mākonis ir, uznāk, neuznāk, naktī vispār nav, ziemā arī nav. Jā, šeit ir viss, tas ir jāskatās, vajag mums šāda enerģētika nestabila, kur ir jābalansē un kas. Tā vietā ir jādomā tiešām atomu, jau sen vajadzēja domāt par varbūt atomu jaudām kopējām Baltijā, ne katrā valstī, jo katrā valstī pacelt šo te atomu jaudu izveidi ir ļoti smaga lieta, jo tur ir likumdošana, tur ir institūcijas jāveido, inspekcijas, tur ir jāveido gan būvniecības organizācijas, gan eksploatācijas organizācijas, gan cilvēki jāapmāca. Tur ļoti daudz, kas ir jāiziet cauri, tas ir ļoti smags etaps, un darīt to paralēli 3 Baltijas valstiņās, ja, kad mums pietiek ar relatīvi nelielām atomu
enerģijas jaudām 600, 900 megavatu kaut kur uzstādot jau pilnīgi pietiek priekš bāzes, lai nodrošinātu Baltiju vairāk vai mazāk ar šo te enerģiju. Un to ir jārisina kopā. Kur? Igaunijā, Latvijā laikam visšvakāk un iespējams, ka pat visdrīzāk Lietuvā, jo tur jau ir bijusi šī Ignalīnas atomstacija, tur ir speciāls, tur ir likumdošana, tur viss jau ir sakārtots. Ja? Igauni cenšas to pašu izdarīt. Tad jāskatās, vai Igaunija vai Lietuva, bet ne katrā ziņā, ne kopēji. Nezinu, ko Kems ir pasūtījis par 1,4 miljonu pētījumu, kāda atoma, stacija virzienā Latvijā, bet man liekas, ka tas pasūtījums nav tā vērts, lai tērētu tādu naudu. Jā. Mums vienkārši ir jāvienojās, strateģiski jāvienojās ar kaimiņiem, kādas bāzes jaudas attīstām, cik mēs un kādas jaudas attīstām, atjaunojam energoresursu un vairāk vai mazāk sabalansēt, tad arī veidojam šo te enerģētiku Baltijā. Tad nonākam līdz tam vissvarīgākajam jautājumam šīdienas sarunā. Elektrība paliks lētāk vai nepaliks? Un otrs jautājums. Viņi saka, ka elektrības patēriņš tuvākajā laikā dubultosies vai pieaugs, tādēļ ir nepieciešams papildus jaudas, ka liela daļa aizies datoru, tātad mākslīgā intelekta dažādu programmu uzturēšanai. Tu minēji telefoniski, ka Latvija jau šobrīd var nodrošināt, dubultot, saražoto jaudu, un ka tāds lēciens nav paredzams. Tie arī ir tāda puspatiesība no viņa puses. Jūs taču neko nesaprotat, mākslīgais intelekts jābaro. Jā, tātad, it kā visas prognozes liecina par to, ka šīs jaudas mākslīgā intelekta šie datu centri, ka viņi turpmākajos gados strauji attīstīsies un prasīs pietiekoši lielu enerģijas daudzumu. Tikai man ir jāatgādina varbūt to, ko iepriekš rādīja jau slaidos, kad var parādīt arī varbūt šo te ekrānu kaut vai Lietuvu. Jā, te ir Lietuva. Jā. Viņiem ir viņi ir atpalikuši, viņiem jāpilbūvē. Ja viņi piebūvēs savu bāzes jaudu, tad vairāk vai mazāk reģions jau būs. Jā. Un tas pats ir saistībā ar Igauniju. Viņiem ir jāpiebūvē klāt primāri. Jā, Latvija ir jādomā, un kādā veidā, Latvija varētu nodrošināt šo te lētāku elektroenerģiju. Primāri manā skatījumā tās, kombinētā cikla gāzes turbīnas energobloki, kas ir TEC 1, TEC 2 izbūvēti. Jā, paši modernākie faktiski Eiropā. Ar koordinācijas viss iespējām pilnībā. Jā, pieslēgt lielai pilsētai, kur ir šī siltuma slode, ļoti labi, īpaši jau apkuras sezonā un daļai arī vasaras periodā ir nodrošināta. Viņai ir tātad jāražo šis te kombinētā ciklā, jau koordinācijas ciklā, gan elektrība, gan siltums. Un kombinācijā kopā tad ir iespējams iegūt labumu gan siltuma pusē. Lētāks siltums, par ko šūmējās īpaši tagad Latvijas iedzīvotāji un valdība, Saeima risina jautājumus, kādā veidā tagad saglābt vai šo te dārgo, šo te siltuma izmaksu. Otrs, ja šī koģerācija tiktu normāli darbināta un nodrošināta pie šīs elektroenerģijas kaut vai pašlaik, kas ir, es uzgriezīšu Latviju. Ja mēs nodrošinām kā tagad šo te lielo elektroenerģijas izstrādi, tad mēs varam ļoti lēti apgādāt arī ar siltumu Rīgu. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka vidējā cena svārstās kaut kur virs 150, kaut kur 170, ja nemaldos, kaut kur ir bijis janvāra mēnesī.
Un pašizmaksa koģerācija ir stipri zem. Latvenergo veidojas milzīgi peļņas, darbinot šīs stacijas vai otrādi. Varētu pārdot siltumu par daudz zemāku cenu, ja tādā veidā gan risinot pie reizes energoefektivitātes jautājumu, jo mēs nepūšam vienkārši siltumu gaisā, jā, bet vienkārši viņu izmantojam siltumu tīklos, ja pievadot jau rīdziniekiem siltumu enerģiju, jau par stipri lētāku cenu. Un tādā veidā faktiski vairāk vai mazāk, ja mēs šo arī režīmu noturam cauri gadu, jā, tad, kad ir iespējams. Nu, protams, ar kaut kādiem izkritumiem, tad, kad vasarā ir saule, tad, kad ir nulles cena, nu, tad, protams, nav ko tērēt gāzi, nav ko darbināt blokus, tad siltumu nodrošina citi jau ūdens sildāmie katli, kas var nodrošināt siltumu, bet nu, pārējā laikā, kad ir šī cena pietiekoši augsta, kā tas ir novērots kaut vai vidēji 87, 85, jā, vidēji gadā. Tad pietiekoši augsts, tad visu gadu praktiski var strādāt šī koordinācija un piegādāt šo elektroenerģiju un samazinātā cenā siltumenerģiju. Tas ir viens, un jādomā par perspektīvu, ja domājam mēs par izaugsmu kaut kādu. Nu, kad tika palaists viens? Ja nemaldos, 2003. 2005. kaut kur gadā viņi tika būvēti, 2005. gadā palaida kaut kur 2007. Nu, jā, tika palaists pirmais bloks TC2 un otrs bloks kaut kur 2012. 13. gadā. Cik jau ir nostrādājuši? Nu, 15 gadu, vairāk 20 gadu jau būs nostrādājuši. Un ir jāsāk, ir pēdējais laiks faktiski sāk domāt par to, kā tālāk. Nu, manā skatījumā visdrīzāk ir jādomā par to, ka gāzes turbīnas, kas tur ir uzstādītas, jā, viņas ir jānomaina, jo tās ir tās faktiski sastāvdaļas, kuras visātrāk nolietojas. Ja, katli var strādāt un tvaika turbīnas var strādāt 30 un vairāk varbūt gadus, bet gāzes turbīnas parasti strādā. Nu, tāda ierobežot laiku 15, 20 gadu atkarībā, cik viņas ir bijušas nu, tajā periodā slogots. Jā. Un ko tas nozīmē? Ja mēs uzstādām tādu jaunās jau nevis 20 gadu vecas tehnoloģijas, kuras vēl šodien strādā, ja, nu, teiksim, izbūvētas, bet daudz jaunākas, tad mēs iegūstam vēl lielāku efektivitāti. Mēs iegūstam vēl lielākas elektroenerģijas jaudas, samazināt siltumenerģiju, kas novērojam arī pilsētā. Un tādā veidā mēs efektivizējam vēl gan siltumu, gan arī elektrību valstī. Nu, protams, ir tālāk jāskatās atoms, ja, ko mēs kopā ar kaut ko, ja, tad, kad varētu būt šie data centri un viss, un vēl, ja pieminētie data centri, cik man zināms, tad viņi neies tur, kur ir šaubīgi šī elektroapgāde. Jā. Mākslīgais intelekts nebūs samīra. Jā, viņi ies tur, kur galu galā varbūt čuču dārgāk, varbūt nē. Jā, bet kur viņi ir droši pieejami, jā, garantēti pieejami. Jā, un tādā ziņā Latvija ir stipri pārāk. Jā, tur lietuvieši var būvēt, cik grib, teiksim, savas vēja stacijas vēl turpināt, jā, bet tur tāpat viņiem neiztikt bez bāzes jaudām, un tāpat viņi diez vai varēs tur redzēt pie sevīm kaut kādus jaunus, lielus, energoietilpīgus data centrus. Nevar nekā atlaist to vaļā šodien, klausies. Tu esi stāvējis cieši klāt un dibinājis Rīgas siltumu savulaik. Kādēļ, tavuprāt, kuras slēpjas tā atslēga? Tas ir politisks lēmums, kādēļ Rīgas siltums, Latvenergo, kādēļ šo jautājumu optimizēšana, efektivizēšana, lētāks siltums, lētāka enerģija tautsēmniecībai, lai vieglāk būtu uzņēmējiem strādāt, lai viņi būtu konkrēti spējīgāki Eiropas tirgos. Kādēļ tas buksē visu laiku nepārtraukt? Rīgas siltums tur ar savām mašīnām, ar saviem darbiniekiem un algām tur cīnās. Ja. Teci tur par sevi, Latvenergo par sevi.
Klimata enerģētikas ministrija vispār nav zināms, kur viņi ir un ko viņi dara. Jā, tur jau Čudara kungs no varam mēģina viņus koriģēt, kurā virzienā viņam ir jādara kas. Jā, Tavuprāt, kur slēpjas tā problēma, kādēļ mēs nespējam saimnieciski uz to kompleksi skatīties un sakārtot? Protams, ja teiksim, mēs paskatāmies nedaudz vēsturē, Latvenergo šos tecus rekonstruēja atbilstoši valstī saimā pieņemtiem likumiem un tālāk ministra kabinetā apstiprinātām pamatnostādēm enerģētikā, kuras paģērēja vai prasīja, lai Latvija, es tādu pēc atmiņas, 16. gadā nodrošina jau ar savu elektroenerģiju 80% un 18. gadā kaut kur 100% apmērā. Tālāk, strādājot jau kopā gan ar ekonomikas ministriju, gan ar ministra kabinetu, izstrādājot arī detalizētus jau šos te biznesa plānus, mēs nonācām pie secinājuma, ka vislabākais risinājums kādā veidā visu šo te atrisināt ir rekonstruēt esošos tecus, izmantot koordināciju kā efektīvāko, kā direktīvā par energoefektivitāti, paskatījos, cik reizes pieminēt. Koordināciju 134 reizes pieminēt, tikai vienā direktīvā, kā efektīvākais enerģijas ražotājs. Tātad izmantot šo te iespēju un tādā veidā atrisināt gan šo elektroenerģijas deficītu valstī, gan arī nodrošināt šo te siltumu Rīgas pilsētā. Un tad, kad tas projekts tika realizēts, ap 2010. gadu, mēs redzam, ka Rīgā bija vislētākā siltumenerģija. Ne tikai Latvijas lielpilsētās, bet Baltijā. Un tad, diemžēl, parādījās šī te interese, jau cita interese. Es pat teiktu, ne valstiska, bet jau cita. Un parādījās šie atsevišķi kādi siltumenerģijas ražotāji, sākot ar Juglas jaudu un pēc tam vēl. Tika izmantots arī valsts institūcijas, lai tādas iestādes, tādi siltuma ražotāji varētu parādīties šeit Rīgas pilsētā. Viņi pamazām sabūvējās un vairāk vai mazāk viņi diskreditēja faktiski vai sabojāja šo te valsts enerģētiku. Šodien vairāk vai mazāk, vismaz kāda 3/4 siltuma enerģijas tiek ražot atsevišķos relatīvi mazos siltuma objektos, izmantojot šķeldu, kuri saražo vismaz 3/4 no kopējās siltuma enerģijas apjoma, kāda Rīgas siltums piegādā Rīgai. Tādā veidā, tad, protams, ka šīs te jaudas, koordinācijas jaudas, par kurām savā laikā galvoja valsts, valdība, kur akceptēja, tādā veidā Latvenergo, ņemot banku aizņēmumus, uzbūvēja, un šie aizņēmumi nebija mazi, vismaz kādi 800 miljoni eiro uzbūvēja. Faktiski šodien iznāk, viņi ir diskreditēti. Tur vairāk nav, bet šāda iespēja ir tāda pamazām. Es domāju, ka šo te jautājumu izdosies valstī sakārtot, jo loģiskais saprāts jau to parāda. Ar loģisko saprātu šķiet, mēs varētu arī noslēgt sarunu, bet kamerā noteikti tu vari vēsties pie gan mūsu skatītājiem, gan pie cilvēkiem, kuri ir atbildīgi vai darbojas enerģētikas jomā. To mēs jau šodien redzījumā noskaidrojam, ka tēze, ka Latvija ir atpalikusi un nespēja nodrošināt ar elektroenerģiju, ir pilnīgi absurda un nepatiesa. Tie ir meli. Tad spēja.
Ko tu vēlētos pateikt? Tāda varbūt, ko tu vēl nepateici? Nē, es jau faktiski iesāku par to minēt, ka, protams, ka mums ir jādomā par šo te nākotni, tāpat kā līdz šim mēs esam domājuši, un šī te nākotne nebalstās tik daudz, varbūt vēja un saules enerģijas attīstība. Tur jau mēs esam sasnieguši piesātinājumu saules, jau pāri pa 1100 jau, cik man zināms, ir megavatu saules jaudas jau ir uzstādīts, tātad pilnībā vasarā nosedzam un pāri paliek jau vasarā šī Latvijas siltuma elektriskā slodze ir kāda 800 megavatu maksimums. Jā, arī vēja stacijas, tad, kad tiks realizēti šie te iesāktie projekti gan Latvenergo, gan citu attīstītāju, tie projekti, acīm redzot, tiks realizēti, un tad vairāk vai mazāk Latvijai ir jādomā par jau cita veida tādām jaudām, kas varētu būt attīstītas Latvijā. Viena ir pieminētā tecu rekonstrukcija, izmantojot tādas jaunas, modernas gāzes turbīnas. Tur ir iespējams vēl būtiski paaugstināt šo te energoefektivitāti, tad ar mazāku gāzes patēriņu, mazāku atkarību no gāzes, tā ir no kurienes viņi nāk. Tagad viņi nāk galvenokārt no Amerikas, Norvēģijas. Jā. Varētu risināt jau šo te problēmu un jādomā par atomstacijām. Paralēli apzinoties to, kad jau Lietuvā ir izveidots jau pārāk varbūt lielas šie atjaunojami energoresursu jaudas, kad mēs bieži satiksimies ar situācijām, kad elektrība maksās nulles cenu vai pat mīnus cenu, tad ir iespējams uzstādīt Latvijā jau elektroda katlus, ko daļai it kā ir uzstādījis jau Rīgas siltums, daļai tāpēc, ka viņš ir uzstādīts, bet laikam tur ar pieslēgumu nepārāk veicās Rīgas siltumam. Šo te jautājumu jau risina Latvenergo, PCA2 uzstāda elektroda katlus, un, protams, kad šādas jaudas tad varētu būt tās, kas paņem no pīķa, tad, kad ir pārpalikums, tad, kad ir nulles cena, paņem šo te enerģiju un izmanto siltuma ražošanai, bet komplektā, protams, ar šādiem elektroda katliem, lieljaudas elektroda katliem ir jābūt arī lielām krātuvēm siltuma enerģijai, kas ir karjera tipa krātuvs. Tas, teiksim, dot iespēju mums ne tikai dienu, varbūt nedēļu, mēnešu, pat uzkrāt šo enerģiju, tad, kad elektrība ir lēta, reizē balansējot elektroenerģijas izstrādi, un uzkrājot šo pietiekoši relatīvi lētu siltuma enerģiju tālākai, teiksim, izmantošanai ir derīgai. Risinājumi ir dažādi, un, protams, ka ir jāstrādā profesionāli pie šiem jautājumiem, un ir Latvijai, Baltijai jāskatās vairāk uz sevi, uz savām varbūt vajadzībām un iespējām. Ne tik daudz Eiropai jāseko līdz akli kādām, teiksim, vēsmām. Jā, un jāsāk noteikti ar enerģētiķu atgriešanu Latvenergo valdē. Un padomē, tas jau būtu arī labs solis uz priekšu, lai cilvēki, kas zina, saprot un var palīdzēt valdē virzīties un pieņemt pareizes lēmumus. Paldies! Ilmārs Stuklis, ilgadējs Latvenergo valdes loceklis, Rīgas siltuma dibinātājs, tēcus projektējs, cilvēks ar ļoti plašām zināšanām, cilvēks, kurš ir pielicis roku arī referendumam par Latvenergo neprivatizēšanu, cilvēks, kurš ir ļoti ieguldījis darbu, lai šo OIK afēru apturētu.
cilvēks ar lielo burtu Ilmārs Stuklis šodien aktuālajā intervijā. Uz redzēšanos! Jā, tiksimies jau kādā no nākamajiem redzējumiem.